pie zobārsta. Šorīt es pamodos, jo man ļoti sāpēja zobs. Es nevarēju normāli ēst un dzert. Es sapratu, ka man jāiet pie zobārsta. Es paņēmu telefonu un piezvanīju uz poliklīniku. Labdien! Es gribētu pierakstīties pie savas zobārstes, dakteres Lapsas. Man ļoti sāp zobs. Labdien! Tūlīt paskatīšos. Pie dakteres Lapsas tuvākais brīvais laiks ir tikai pēc 2 nedēļām. Ak, nē! Man ļoti sāp. Vai nav agrāk? Pagaidiet. Jā, šodien vakarā 6:00 ir brīvs laiks. Kāds pacients atteicās. Jā, lūdzu, tas man der. Labi, tad jums šodien 6:00 ir pieraksts pie dakteres Daces Lapsas. Lūdzu, atnāciet dažas minūtes agrāk un paņemiet līdzi dokumentus un veselības apdrošināšanas polisi. Paldies! Uz redzēšanos! Visu dienu es domāju par zobu un jutos slikti. Vakarā es devos uz poliklīniku. Aizgāju uz reģistratūru un teicu: man ir pieraksts šovakar 6:00 pie dakteres Lapsas. Lūdzu, jūsu dokumentus, atbildēja meitene reģistratūrā. Lūk, dokumenti. Vai jums ir veselības apdrošināšana? Nē, nav. Lūdzu, jūsu dokumenti. Jums jāiet uz 308. kabinetu. Lūdzu, apsēdieties, jūs tūlīt pasauks. Es apsēdos un gaidīju. Es mazliet uztraucos, jo zobs sāpēja arvien stiprāk. Pēc dažām minūtēm medmāsa mani pasauca. Es iegāju kabinetā. Labvakar, teica zobārste Lapsa. Kas noticis? Labvakar, man kopš šī rīta ļoti sāp zobs, atbildēju. Kurš zobs sāp? Jautāja zobārste. Šeit, labajā pusē augšā, teicu es. Vai sāp visu laiku vai tikai tad, kad ēdat vai dzerat? Jautāja zobārste. Gandrīz visu laiku, bet īpaši stipri, kad dzeru kaut ko augstu vai karstu, atbildēju. Vai zobs sāp jau sen? Jautāja zobārste. Nē, vakar vēl viss bija labi, bet šorīt sākās stipras sāpes, teicu es. Labi, es apskatīšu arī pārējos zobus, vai nav vēl kāda problēma, teica zobārste. Zobārste apskatīja manus zobus, palūdza atvērt muti un uzmanīgi pārbaudīja slimo zobu. Jūsu zobi ir labā stāvoklī, tikai vienā zobā ir neliels caurums, viņa teica. Tagad uztaisīsim rentgenu, lai redzētu zobu labāk. Zobārste uztaisīja rentgenu. Pēc dažām minūtēm viņa paskatījās uz attēlu un teica: Jā,
Tur tiešām ir neliels caurums un būs jāuzliek plomba. Vai tas sāpēs? Es jautāju. Nē, es uztaisīšu anestēziju, tad jūs neko nejutīsiet. Atveriet lūdzu muti platāk, teica ārste. Zobārste veica anestēziju, pēc dažām minūtēm viņa sāka labot zobu. Es aizvēru acis, lai neredzētu zobārsta instrumentus. Drīz viss bija beidzies. Gatavs, teica ārste. Neēdiet 2 stundas. Ja zobs atkal sāk sāpēt, piezvaniet man vai atnāciet vēlreiz. Labi, paldies. Un vēl, mēģiniet neatlikt vizīti, ja zobs sāk bojāties. Labāk atnākt agrāk. Es samaksāju reģistratūrā un devos mājās. Tagad mans zobs bija salabots, un es jutos daudz labāk. Puse sejas vēl bija nejutīga, un man bija grūti runāt, bet es ļoti priecājos, ka jau šodien tiku pie zobārstes. Pie zobārsta. Šorīt es pamodos, jo man ļoti sāpēja zobs. Es nevarēju normāli ēst un dzert. Es sapratu, ka man jāiet pie zobārsta. Es paņēmu telefonu un piezvanīju uz poliklīniku. Labdien! Es gribētu pierakstīties pie savas zobārstes, dakteres Lapsas. Man ļoti sāp zobs. Labdien! Tūlīt paskatīšos. Pie dakteres Lapsas tuvākais brīvais laiks ir tikai pēc 2 nedēļām. Ak, nē! Man ļoti sāp. Vai nav agrāk? Pagaidiet. Jā, šodien vakarā 6:30 ir brīvs laiks. Kāds pacients atteicās. Jā, lūdzu, tas man der. Labi, tad jums šodien 6:30 ir pieraksts pie dakteres Daces Lapsas. Lūdzu, atnāciet dažas minūtes agrāk un paņemiet līdzi dokumentus un veselības apdrošināšanas polisi. Paldies! Uz redzēšanos! Visu dienu es domāju par zobu un jutos slikti. Vakarā es devos uz poliklīniku. Aizgāju uz reģistratūru un teicu: Man ir pieraksts šovakar 6:30 pie dakteres Lapsas. Lūdzu, jūsu dokumentus, atbildēja meitene reģistratūrā. Lūgu dokumenti. Vai jums ir veselības apdrošināšana? Nē, nav. Lūdzu, jūsu dokumenti. Jums jāiet uz 306. kabinetu. Lūdzu, apsēdieties, jūs tūlīt pasauks. Es apsēdos un gaidīju. Es mazliet uztraucos, jo zobs sāpēja arvien stiprāk. Pēc dažām minūtēm medmāsa mani pasauca. Es iegāju kabinetā. Labvakar, teica zobārste Lapsa. Kas noticis? Labvakar, man kopš šī rīta ļoti sāp zobs, atbildēju.
Kurš zobs sāp? Jautāja zobārste. Šeit, labajā pusē augšā, teicu es. Vai sāp visu laiku vai tikai tad, kad ēdat vai dzerat? Jautāja zobārste. Gandrīz visu laiku, bet īpaši stipri, kad dzeru kaut ko augstu vai karstu, atbildēju. Vai zobs sāp jau sen? Jautāja zobārste. Nē, vakar vēl viss bija labi, bet šorīt sākās stipras sāpes, teicu es. Labi, es apskatīšu arī pārējos zobus, vai nav vēl kāda problēma, teica zobārste. Zobārste apskatīja manus zobus, palūdza atvērt muti un uzmanīgi pārbaudīja slimo zobu. Jūsu zobi ir labā stāvoklī, tikai vienā zobā ir neliels caurums, viņa teica. Tagad uztaisīsim rentgenu, lai redzētu zobu labāk. Zobārste uztaisīja rentgenu, pēc dažām minūtēm viņa paskatījās uz attēlu un teica. Jā, tur tiešām ir neliels caurums un būs jāuzliek plomba. Vai tas sāpēs? Es jautāju. Nē, es uztaisīšu anestēziju, tad jūs neko nejutīsiet. Atveriet lūdzu muti platāk, teica ārste. Zobārste veica anestēziju, pēc dažām minūtēm viņa sāka labot zobu. Es aizvēru acis, lai neredzētu zobārsta instrumentus. Drīz viss bija beidzies. Gatavs, teica ārste. Neēdiet 2 stundas. Ja zobs atkal sāk sāpēt, piezvaniet man vai atnāciet vēlreiz. Labi, paldies! Un vēl, mēģiniet neatlikt vizīti, ja zobs sāk bojāties. Labāk atnākt agrāk. Es samaksāju reģistratūrā un devos mājās. Tagad mans zobs bija salabots, un es jutos daudz labāk. Puse sejas vēl bija nejutīga, un man bija grūti runāt, bet es ļoti priecājos, ka jau šodien tiku pie zobārstes.